Rahu un Ketu pāreja. Šie 2 mēnesis mezgli 2025. gadā mainīs savu atrašanās vietu un stāstīs mums par to, kā atvērties savam dzīves mērķim. Jo cilvēka misija ir viena no būtiskākajām viņa dvēseles pašrealizācijas iespējām. Tādēļ nepalaidīsim garām, ko zvaigznes mums stāsta par 2025. gada šī maģiskā pārejas posma potenciāliem un radošajām iespējām. Jo šis mezgls, Rahu Ketu, simbolizē arī mūsu pagātnes mācības un mūsu nākotnes mērķus. Rahu pārējot no zivju zīmes uz ūdensvīra zīmi un pretēji Ketu mainot savu atrašanās vietu no jaunavas uz lauvu. Enerģijas pārējas laiks ir 2025. gada 30. maijs, taču, protams, jau kādi procenti dienas pirms tam un arī pēc tam šīs enerģijas pārējas laiks būs jaudīgs, piesātināts ar šo jaunās enerģijas izaicinājumu, un tās katram zodiakam liks pārvērtēt savus mērķus un karmisko ceļu. Rahu simbolizē mūsu nepiepildītās vēlmes, mūsu neapzinātās alkas un to virzienu, kurp mēs tiecamies. Un tas ir tas punkts, kur mēs meklējam izaugsmi, kaut gan reizē tas var radīt arī mūsos ilūziju un noteiktu apmānu. Savukārt Ketu ir tas, kurš nes mūsu pagātnes pieredzes un mūsu zināšanas. Tas atspoguļo to atšķirību no materiālās pasaules, vēršanos uz garīgumu un brīvību no pieņēmumiem. Ketu ir tas, kurš bieži norāda uz tām lietām, kurās mums jau ir pieredze, bet kurās mēs vēlams varētu šajā dzīvē neiestrēgt. Taču tas liecina arī par mūsu šīs dzīves talantiem. Tāpēc atsevišķu konsultāciju par Rahu Ketu absolūti varētu katram ieteikt, lai zinātu precīzi savus resursa punktus, kur gūt savu enerģiju, kur būt viņa talantiem un savukārt uz kurien tos novirzīt, kur vairāk gūt piepildījumu un labus rezultātus šīs dzīves ietvarām. Ko nesīs šī maģiskā pāreja 2025. gadā? Šī pāreja, kad Rahu pāries ūdensvīrā un Ketu pāries lauvā, nesīs jaunu dinamiku, liekot sabiedrībai un katram no mums individuāli vērst uzmanību uz šīm ūdensvīra un lauvas enerģijām. Rahu ūdensvīrā dos emocionālu drošību un tādu intuitīvu virzienu, kurā aktualizēsies jautājumi, kā piemēram emocionālā stabilitāte, mājas, ģimenes nozīme, kā arī personīgās cilvēka saknes. Cilvēki būs aicināti pārvērtēt savas attiecības ar mājām, dzimtu un savu personīgo individuālo pusi. Intuitīvo aizmuguri, savu iekšējo, savu intuitīvo kanālu, kas ir tiešais kanāls mums ar Dievu. Rahu ūdensvīrā aicinās mūs uzņemties lielāku atbildību par savām emocijām un meklēt tādu ēdienu, pārnestā nozīmē, kurš baro mūsu dvēseli, lai tā varētu pašrealizēties savām misijām. Taču pastāv iespēja iestrēgt savās bailēs un neizpratnē par savām vēlmēm. Tāpēc Ketu lauvas zīmē mums dos ego un radošumu, jo Ketu lauvā vedīs mūs atpakaļ pie jautājumiem par personīgo ego, un atgādināšu, ka ego ir vienīgais, kuram ir tikai viena ķermeniskā dzīve dot, lai realizētu savas vēlmes. Tas nozīmē, ka ego piedzimst mūsu ķermenī, un ego arī nomirs kopā ar mūsu ķermeni, un tās nekad neatkāpsies no savām iecerēm un savām vēlmēm, jo tam ir tikai viena iespēja pašrealizēties. Tāpēc ego līdzsvars starp radošo izpausmi un pazemību, un tas aicinās pārvērtēt mums savas ambīcijas, lai mēs saprastu, vai mūsu vēlmes un mūsu ieceres balstās mūsu autentiskumā, vai tikai mūsu tēlā, vai mūsu izdomātajā realitātē, ko mēs cenšamies radīt citiem cilvēkiem sabiedrībā, finālā radot arī ilūziju paši par sevi. Tādā veidā Ketu šeit var atklāt nepilnības,
līdzinējās attiecībās mums gan ar savu slavu, gan ar savu statusu, gan ar savu varu, gan arī ar saviem radošajiem panākumiem, liekot atstāt aiz muguras mūsu egoistiskos mērķus un koncentrēties uz dziļākiem sasniegumiem. Kādi ir ieteikumi, kā mēs varam atvērties šim laikam un kā mēs varam pieņemt vislabāko mācību, ko mums šīs mēnesis ēnu planētas spēja atnest? Rahu un Ketu pārēj ir ļoti lielisks laiks, lai mēs reflektētu par savām vēlmēm un par šiem virzieniem. Ir praktiski padomi, kādas var izmantot šajā pārējas periodā. Pirmkārt, veidojiet savu emocionālo balansu. Veltiet laiku, lai saprastu savas emocionālās vajadzības. Vai jūs jūtaties droši savā vidē? Vai ir vērts varbūt domāt un kaut kā līdzsvarot savas attiecības ar dzimtu, ar pagātni? Varbūt ir kaut kādas lietas jāatlaiž, lai varētu dziedināt sevi. Otrkārt, noteikti radoša pieeja ego. Izmantojiet Ketu lauvas enerģiju, lai radītu sevī kaut ko autentisku, kas atspoguļos patiesību tevī, ne tikai tādu, ko sagaida citi cilvēki. Pajautājiet sev, vai tas, pēc kā jūs tiecaties, tik tiešām ir tas, kas jums nesīs gandarījumu. Tālāk ieklausieties intuitīvās zināšanās, jo kas ir intuīcija, tas ir tiešais kanāls ar Dievu. Ieklausieties savā intuīcijā. Ūdensvīra enerģija stiprinās saikni ar zemapziņu un sapņiem, un caur to mums izpeldēs visas ūdensvīra zināšanas. Rakstiet dienas grāmatu, reflektējiet par savu emocionālo ceļu šajā periodā. Transformējiet savus karmiskos modeļus, jo reflektējot par pagātnes mācībām, kas ir saistīts ar Ketu jeb lauvas zīmes jautājumiem, jūs varat koncentrēt savu Rahu enerģiju jeb ūdensvīra virzienu, un tas ir tas, ko tu patiesi varēsi radīt pēc tam savā dzīvē, ja būsi izmeditējis un izmanifestējis un izafirmējis noteikti iepriekš jau to, ko vēlies radīt savā dzīvē, savā realitātē, savā ikdienā un savā šodienā. Uz katru zodiaka zīmi, protams, šīs pārējas laiks ietekmēsies individuāli un ļoti personīgi, bet atšķirīgi no zīmes uguns, ūdens, gaisa vai zemes, tā ietekme, protams, arī personīgi katru ņems attiecīgi ugunszīmēm, kas mums ir auns, lauva un strēlnieks. Tām ir svarīgi fokusēties uz emocionālo inteliģenci un mērķu saskatīšanu saistībā ar dvēseles vajadzībām. Sinhronizējiet šo. Zemes zīmēm, kas ir vērsis, jaunava un mežāzis, atrodiet līdzsvaru starp pienākumiem un personisko piepildījumu. Gaisa zīmes, dvīņi, svari, ūdensvīrs. Strādājiet pie savas intuīcijas un emocionālās atvērtības. Un visbeidzot, ūdens zīmes, vēzis, skorpions un zivis. Šis ir ideāls laiks jums dziedināšanai un saiknes nostiprināšanai ar savām saknēm. Kopumā var teikt, ka 2025. gada Rahu Ketu pārējas sniedz mums ļoti lielu un plašu iespēju dziļai introspekcijai un transformācijai. Tas ir laiks, lai varētu saskaņot savu dvēseles ceļu ar savu dzīves ceļu, atmetot egoistiskus smagumus un pievēršoties savām autentiskākajām vērtībām. Klausieties savā intuīcijā, reflektējiet savu pagātni un drosmīgi virzieties uz priekšu. Šis ir laiks, lai dzīvotu patiesi saskaņā ar savu karmisko uzdevumu. Ja vēlies uzzināt cīkāku informāciju tieši par savu zodiaka zīmi, piesakies uz konsultāciju. Spied like šim video, seko manam kanālam un vēlu veiksmīgu 2025. gada Rahu Ketu pāreju ar visiem noslēpumiem un jaunām atklāsmēm, lai enerģija, potenciāls, radošums, visi talanti, visas iespējas mūsos ienāk un arī pietiekoša gudrība un autentiskums, lai mēs varētu radoši, praktiski, materiāli un racionāli izmantot šo visu ieguvumu. Veiksmi!